Mēs dodas brokastīs, nē. Ja kāds izskatās vispār brokastu piedāvājums. Un šādi izskatīsies mūsu brokastiņas. Kamilējuši gatavi darbam. Dodamies dzīvē. Ja jūs mums prasīt, kur mēs braucam, tad jūs saņemt atbildi. Mēs dodamies uz Elli. Uz 7. 7. Vai 9. Vai 9. Nu, kaut kur. Nekādas man jaukas bikses. Izrādās, ka uz Elli ved autobus. Tur ir 3 takši. 4. Paradīze. Arī pamanīgs šis autobus, viņš ved uz kaut kāds pārējai, un viņš ir šādi izrotāts. Kaut kur te ir Ella zemes virsū. Ienācām pirmajā Ellē. Te bija šitādas biletītes, te ir 7 šitādi te avoti, un viss būs jāpaskatās. Tuvojamies, šitais ir tikai maza ventilācijas lūciņa. Kamēr skatās uz Elli, var arī paēst un padzērt. Nu, visas ērtības. Var, jā? Cik tīrs ūdens. Jigoku Kogen. Šitam ir šitam ir 100 grādi, principā. Ja iekāps āda, nolobīsies nost. Te, kur ir iekārtas groziņš, es pieņemu, ka tur gatavo ēdienu, jo te arī var dabūt ēdienu, kas šeit ir gatavots. Tā no sāniem te izskatās. Te arī zemeslapja, kad vējš pūš. Ūdens izskatās tik tīrs. Neku ķirzaka viena. Tu esi kaut kur, man liekas, apmaldījies viecīt. Te nevajadzētu līst. Kā viņi ir apmūrējuši apkārt, lai uz šito pusi nešļakstās. Interesanti, kā viņi to gatavu dabūja. Izslēdza krānu. Ļoti pēc sēras maržo. Jā, nu mums gājis pirms iet uz klosteri, ne, bet templi. Tā izskatās no augšas. Es aizmirsu uzvilkt šos Glorija gribēja brošiņas uzvilkt. Mēs izdomājām to izdarīt dzelzceļa stacijā, bet aizmirsām. Kas te bērni? Viņi iet ārā visi no Ellas. Nes, ko tas nozīmē. Te virs veikaliņa ir arī galerija. Pačakosim bišķi. Šitien, jā, tur gatavo. Šitien reāli smaržo pēc sēra vēl vairāk. Kur ir ūdens rožu dārs arī un šīs slavenās ūdenrozes arī šeit ir. Un šis saucās sarkanais karstais avots, tāpēc, kad viss, kas no viņa iznāk, ir sarkans.
viņš tur vārās. Apstīsimies arī, kas ir vietējā siltumnīcā. Vēl viens lācis, un šim arī nav labi. Sorry, bet what the hell? Nu jā, tehniski jau Glorija taisnība, mēs esam LA. Tā kā es atbilstoši. Šeit ir arī karstais avots priekš kājām. Perfekti. Glorijas vārdiem sakot, karsts, un tiešām ir karsts. Dažas sekundes un jau durtā normāli, tā kā detiņas. Jā, bet tu pienādi. Man šeit blakus laikam ir ieplūde, bet te burbuļo. Nu vai noplūde, jā, bet tur ir kaut kāds caurums, jā. Šis bija patīkams bonus, kājām relaksiņš. Re, kur tas ūdens nāk, viņš šeit tiek padzesēts un tad viņš ieplūst. Šeit iekšā. Ļoti labs. Re, kur dzēra. Majestātiski stāv. Izliekas par beigtu. Kāda jauka smarža. Šī ir otrā elle. Dubra elle. Šitais sasniedz temperatūru ap 99 grādiem pēc Celsija. Un te otrā pusē pāri nāk vienkārši ūdens ārā. Jā, smaržo. Smaržo amazing. Tur augšā arī izskatās, ka kaut kas ir. Arī šeit ir avotiņš kājām. Un arī to mēs izmantosim. Šis jau salīdzinoši ar iepriekšējo ir vēsāks. Tālāk tecējis ūdens droši vien. Tas iepriekšējais bija labāks. Ejam tālāk. Vēl viens dubļinieks. Un re, kur vēl viens. Visi ļoti labi smaržo. Svēta lieta, zīmodziņš. Šitais smukiņš. Tas savukārt vienkārši tvēks nāk ārā starp virs akmeņiem. Un vēl pēdējais dubļinieks. Tad arī reāli voncī. Trešā elle, Kamado Jigo. Te ir vēlniņš. Nedaudz literatūras. Šitais pēc tāds dubļu vānas izskatās. Smarža cita, bet arī savu izteiksmīgu. Tad zinām, ka šī ir cooking pot hell. Tas tik ir ķekars. 외국인들만 살 수 있는 코스라고. 이번에 처음부터 있으면 그게 있으면 뭐 어떻게 되는 거예요? 마음대로 노선을 도는 건데 그 타고 오늘은 어디 가고? Kur 85 grādi šitam te avotiņam. Tik tīrs tas ūdens izskatās. Izslēgt apu, kur ir iekāpt. Rekur pa 10 jēnām varam padzerties arī ūdentiņu. Man nav 10. Man gan 2 piecīši ir. Jā, man vienkārši sobijājās. Tā kā šitam ir 85 grādi, tad viņi droši vien uzreiz nevajadzētu dzert. Jā, viņš ir tā kā tādā var tēju taisīt. Un te var pasēdēt, pasviedrēties.
te var paelpot. Lēnām tā kā. Šitais iztīra visus tā kā deguna dobumus. Un, nu, vai nu kaklu, vai rekur ādu mīkstina. Tā kā tas ir arī ādas treatments. Un te ir tāds kūķītis. Šeit arī ir kājas pā opcijas. Jā, vai ne? Diemžēl. Dekur, un tepat ir viss tāds liels. Pasties, kāda viņam māliņa. Tā izskatās, gan ir uzbetonēta. Džeks kaut ko dedzina. なぜこうなるかというと、私たちにはこう見るのに距離があるから、大きい分は見えるんだけど、小さい分が透明に近いから見えない。だからもう中に入ってね、これが水面だとすると、こうやって見ると見えるんだけど、それは無理、やけどするから。ね、でも遠いとこからできるのがこの実験なんです。じゃあ奥の5番、先ほど温度が高いと言いました。それでは5番狙いますね。はい、エンジンをかけました。ほらほら、聞いて、これですよ。ね、これですよ。これがね、だんだんこれを待つんですよ。で、この鐘であそこまで届けようという。ほらほら。Kaut kāda reakcija taisa, un tur vairāk doma paliek. One more time. はい、ワン、ツー。Kāda reakcija tur notiek. Arī kāds mums tagad ūdentiņš kājām. Mēs pat dabūjām bezmaksas vielu šeit. Šeit nedrīkst neēst, ne dzert, tā kā... To minerālu ūdeni izdzēru. Diezgan labs tāds karsts minerālu ūdens arī pēc tāda garšoja. Man patika. Paņēmām šajā ūdenī vārīto oliņu. Nē, viss kārtībā. Priekā. Tev jāiet tur savu pašam. Nu, dabūju pirkt savu, jo Glorija teica, ka pērc savu. Nu šī... Jā, šī ola ļoti labi lobījās. Ir viņam kaut kāda piegarša tāda. Bet ļoti laba. Jā, tāds varētu ēst katru dienu. Glorija to maģiju demonstrēs. Jā, tur kaut kas ir priekšā. Lūk, maģija. Nolaidība. Es aizmirsu filmēt, lūdzu, revīls. Šis ir asins grupas un Zodiaka fortune tellings. Asins grupa un Zodiaks. Tur ir dubļinieks, šeit ir baltais, nu zilais. Un tepat arī ir sarkanais. Džeks atkal pūš dūmiņu. Glorija pērk savu. Skatās, izvēlās, vai krēmiņu nepaņemt no šejienes. Happy potato. Ko nopirki? Viņa krēma. Atceries, es tev sūdzēju. Šajos karstajos avotos oriģināli ir mitinājušies arī krokodīli. Tāpēc šeit būs krokodīlu tematika. Cik patīkams tvaiciņš. Šitais baigi nesmirda. Šitais vienkārši tāds karsts pierīt 99 kaut kas. 1,1. Kur arī viens nabadziņš atpūšās.
Skatās, ka viņam karsti. Šāds te milzenis. Glorija mērogam. 23. gadā te tika nomedīts. Tā neko savu. Tagad arī tev pieskatīs, vai tu pareizi zīmodziņu uzliec. Kādā ziņā? Nu, kur tu čeks? Vai es cīņu to izdarīšu? Pat smulkocītis. Īstenībā viņš varētu te nākt. Viņš izskatās naco. Tā jau gaisā. Redzat visus šies te nožogojumus? Viņos visos ir krokodīli. Un pasties, kas pa milzeni. Jo! Reka džeki tusā. Taku mošpici. Šis. Pasīvi vai stērās. Jā, paskatīs. Viņam tāds viens ilgnes zobs. Kāds zina, kāpēc krokodīli tur muti vaļā? Nebija gaida, ka kāds ielidos un tad aizties izteikt. No, ja kāds skats šitien pa maliņām tajās ēstuvēs ar to tvaiku gatavo un pārdod ēdienu cilvēkiem. Šitā ir tā iela, kur malā ir tie visi onseni. Nē, bet tie būtu izvietoti. Ejam tagad uz nākošo Širakei, kur randam noteka. Un no viņas vienkārši nāk tvaiks, jo te tagad iet tie ūdeņi. Šāds izskatās Širakei, kaut kā viens no tā. Tvaiks nāk ārā. Šāds skats no fotolaukuma. Liekas, ka lejām. Pirmais dzīvais ūdens šajā rajončikā. Jā, kaut kāds ziltiņas saka. Tā no Undara. Jā, lai jūs saprastu, kā izskatās Glorija, kad viņi nav no rīta dabūjis kafiju no manis. Tad tas skats ir aptuveni tāds. Jā? Pagaidu, kamēr atgriezīsies, tas ir vārds. Terminijā akvārijas, kur piraņas, neraņas, nerī neko. Viņi starp citu līķisīšu šādi vairāk kā dzīvus. Es vecumdienās, Es ja arī. neiemācīšos iztaisnot laicīgu muguru. Jā, vai ne? Tas jau izskatās tāds, ka dzīvnieks, kas ir gatavs un iznākt uz sauszemes, bez maz vai. Varētu būt. Zivis sastājušās rindā uz kaut kurieni, bet kaut kā buksē satiksme. Palasīšu nepašu avotu. Mēs esam devušies nelielā dītorā. Pēdējie 2 darbie avoti bija diezgan patāli, tur ir autobusi jābrauc. Tad mēs tagad ejam uz onsenu relaksēties. Un ejot garām mēs ieraudzījām kapus. Kapi arī ir viena no lietām, ko mēs parasti iečakojam. Iekšā neiesim, bet šādi viņi ir. Šī ir mūsu vietiņa. Arī šeit onsenā ir automāts, kurā tu nopērc to, ko tev vajag. Sistēma tāda pat kā pie ēdiena. Ieliec naudiņu, izvēlies un viņš tev iedos biļetīti. Iekšā filmēt nevar, tāpēc tikai šis. Kur arī ieelpot var tvaikus onsena. Šitais bija labs. Bija viss kaut kas. Bija iekšā vairākas vannas akmeņos, bija kokos, tad bija ūdenskritums no caurulēm, tad bija sauna, ka nebija. Jā, bija kaut kādi 4 dažādi baseini. Man patīk. Čilvēs maliņā. Gaidu Gloriju. Mūsu pusdienas tajā pašā onsenā. Mūsu dzērieniņi, citrona un kaut kādi pudiņi.
Glorija arī iznāca laimīga. Saldajā ēdienā mums krembrulē. Citas nezinu, vai es parādīju. Šādi izskatās tā vieta, kur tās olas vārās. Tad tek ūdens, un te ir pašapkopošanās samaksa. Paņem trauciņu, atstāja 80 jēnas pa olu, paņem sāli un var iet ēst. Kur ārā pie onsen tu vari savus kājas mērcēt, un šeit var redzēt viņu dzesēšanas sistēmu. Šādā te veidā tiek dzesēts karstais ūdens. Arī onsenā iekšā līdzīgā veidā tika dzesēts. Tāda ir sistēma, lai tvaiks nelido pa gaisu. Mēs nogājām tuvāk gar kapiņiem. Tas randoms, vai ne? Ļoti tipisks skats šeit. Tie nav dūmi, tas ir tvaiks. Un kur tu pagriezies, tur tu redzi, kaut kur nāk tvaiks. Dienas laikā nav. Tas visās notekās ir tvaiks. Nācām uz restorānu, kur tev tā kā pašam gandrīz vai jāgatavo. Un šeit ir arī galdiņi ar ūdens vannām. Tā, mēs pasūtījām ēst, redzēsim, kāds būs process. Bet, kur mēs sēdīsimies pie galdiņa ar ūdeni. Mēs bez ūdens šodien nekā. Jej, ūdentiņš ir silts. Tur cepās. Nē, necepās. Tu vajadzējās. Mēs atkal ēdīsim olas. Nu, šis viss ir tikko. Jā, šis ir iztvaicēts tagad karstā avotā laikos, un to mēs ēdīsim tagad. Šitāds bija gliemezī, bet sorry, es nezinu, kas ir no viņa ēdams, kas nav. Two hot potatoes. By the way, es neizdomāju, ko no tās gliemezes var ēst. Tur bija tāda baltā gaļiņa, tā bija fine, melnais bija rūgts, to es izspļāvu ārā. Nu, tā bišķi neēdu. Ar te gliemenē, tur bija arī kaut kas melns, tos es nemaz netestēju, bet garšoja pēc normāls mīdijas. Ja kāds zina, kā šitie brīnumi jāēd, padod ziņu. Šāds tas process. Ieliec iekšā un gatavo. Mēs dosimies uz autobusu. 2 ēlas lokus neredzēsim, bet nu, neko darīt. Nākošreiz. Vai, nu, pēc tam citā dzīvē. Šāds lūk ir skats, ūdentiņš, tvaiciņi, pils kalna galā, pilns ar spā. Nu, mums bija arī pieredze pie Basta autobusā, pastāvējām kājās kādu pusstundiņu. Interesanti, roka tagad sāp. Jā. Nekas, un tad tā. Kur uzbraucām tornī. Bepu. Esmībā vienīgais iemesls, kāpēc mēs braucām, bija šireiz. Kur var. Skats uz līci. Kādi elektrības pārvadi. Liela pilsēta īstenībā. Mūsu trāms jau kaut kur, man liekas, te ir redzams. Kur zīmodziņš?
nozīmē stempelī? Tas, ka tu vari apceļot visus stūrņus un savākt viņu zīmodziņus. Viņam ir kaut kāds... Tāpat kā bija šodien tajā ar tiem karstajiem avotiem. Nu, ķipa tu Jā, bukletiņš bukletiņš un stampoti. maksā. Es vienkārši pārliecinos, ka šis nav maksas pats. Nē. Tas bukletiņš maksā 300 jēnas. Burvīgi. Man liekas, burvīgi. Šādi te tikai tad sajūt kā kuģī, bet mēs esam vēl tornī. Pēc kuģim nav ceļš. Kāds ordinālais. Tas ir Galaxy Walk. Tas bija kaut kāds maksas pasākums, laikam. Kaut visi torņi. Torņi ir tāds. Jā. Speed. Vai gaismā. Jā, No turienes. jā. Te augšā bija zilā gaisma. Baigi labi. Pus kalns, saulē, pus ēnā. Viss torņakā. Nu, mēs tuvojamies terminālim. Šādi izskatās ostā. Ļoti labi smaržo gaisa. Ļoti labi. Glorija neesot nekad ir prāmi braukusi, tad šī būs pirmā reize viņai. Ejam riņķī teritorijai. Džekiņš pabakstīja ar pirkstu, ka mēs ejam nepareizi. Tur mašīnas tikai brauc. Tad mēs ejam riņķī. Ātri, mums ir vēl palikušas 25 minūtes, lai iečakotos. Kāds mukas gāja pārēj celiņš. Tur, protams, ir rinda. Biļetes mēs esam dabūjuši. Vēl 20 minūtes jāpagaida un tad jau laidīs iekšā. Tā izskatās uzņemšanas telpa. Īstenībā nav baigi daudz cilvēku, man šis tā neizskatās. Es šobrīd filmēju, kā cilvēks pieļauj kļūdu numur 3. Nu, redzēsim. Tu sevi nefilmē? Nē. Te kāds izskatās kamielis. Tā kā šī ir jaunākā modēļa. My Fitness. Paldies. Iznācām uzelpot pēdējos svaigo bepu gaisiņu, jo tajā uzgaidāmajā telpā vienkārši gaisa nav. Opi visi ir pieelpojuši. Paskaties. Kur mašīnas gaida uz braukšanas prāmi. Kur mašīnām jau vajadzētu būt? Paskaties uz to stāvu. Lidmašīnīt, jā. Viņai vienkārši Jā. Kur mēs jau stāvam rindiņā. Būs jāskanē QR kodiņš. Un varēsim iet iekšā. Mēs ejam. Nu, tāds ir ieejot. Un mums rādīja iet pie šito gaiteni. Nu, mēs tērējām, protams, tik. Noliksim mantas un tad iesim eksplorot. Mēs esam ļoti tuvu tā kā tur, kur ienācām iekšā. Šī ir tā kā 3., 4. istabiņa. Jā, šito dalīs vairāk cilvēki. Nu, tā kā QR kods. Varbūt viņš tā. Kaut kas man nesanācis ir ar pasūtīšanu. Es kā ņēmu privātu istabiņu.
Bet, nu, nav viņas. Šī laikam ir... Jā, ejam un meklējam coin locker. Atradām lokerīšus. Mēs atradām zīmodziņu. Nav kur vienīgais. Te ir šāda te ēdnīca. Mums bija 2400 jāsamaksā. Un tad mēs varam nākt ēst, ko vēlamies. Wow. Fancy. Kāds uz tā kā mašīnas vēl brauc iekšā. Kur viens cilvēks sasērējies. Salāteņi. Gundaram gadījās paņemt no visa pa bišķiņām. Nu kā motociklisti Japānā pēdējie tiek iekšā. Vispirms mašīnas. Iespējams, ka fūris pat iebrauca pirmās, kur izskatās, ka brauc fūris kaut kāds. Bet vai tur? Nē, tā nogriezās. Motociklisti vēl gaida. Nē, kā fūris brauc. Moči vēl gaida. Viņi būs pēdējie. Kad liek viņiem izretoties, džeks iet cauri. Viņiem arī marinātā siļķī tāda kā pie mums ar kartupelīšiem un biezpieniņu. Nu, tādu arī viņi ēd. Nu, tur jau rinda daudz lielāka tagad ir. Šitie salāti man negaršoja. Viens no sašīmī bija tāds, man liekas, ka tas bija jēlstunds. Tas man nevisai garšoja. Bet tā vispārējais diezgan labi nogāja. Kaut kādas gaļas bumbiņas, gaļas deciņas bija tādas baigi bezgaršīgas. Pieņem, ka kaut kādu garšvielu tas neesmu vienkārši pielicis. Viņam ko varēja pielikt, lai būtu ēdam. Sagaidīšu Gloriju, iešu pēc saldā. Glorija bija aizmirsis, ka viņa jau uztraucās. Es aizmirsu, ka es uztraucos. Viņi uztraucās par to, ka mēs atējam Jūriņā, ir precīzi 18:45 un viņš attiek laikā bez kavēšanās. Te, kur kuģa apkalpes cilvēciņu mājarociņām jau pa ceļu. Šī tā nedara, bet es tā izdarīju. Augsts saldējums un silta šokolādīte. Māja cilvēciņiem, čau! Nu, kāpēc vajag māju? No jā. Tikai entuziastiski. Tas tik jauki. Jā, vai ne? Es nezinu. Tik jauki. Mana šokolāde diezgan ātri sasala. Kara lauks. Otrs karēvs. Bija ļoti labi. Mēs jau te sēžam stundu, bišķiņu vairāk. Tu teici, jā, pēc ilgāk. Nu jā, mēs izmantojam, sakam čau restorānam, ejam tālāk skatīties, kas te notiek. Šāds ir kuģa plāns. Mēs esam šeit, šitien mēs esam bijuši tikai, un tur mums istabiņi. 6703 bija, laikam. Jā, un te augšā ir vēl kaut kas. Iesim čekot. Šāds te foijē. Te ir dušas sievietēm, dušas vīriešiem, te arī vannas ir. Tā kā klaiņš, uz kur iziet var ārā paskatīties. O, bišķi vēņu. Vilnītis. Diezgan ātri brauc.
Jā, ļoti silts. Tur ir trepes, bet pa viņām lejā iet nevar. Šeit ir kuģa aizmugurīte. Jāatzīst, ka es neredzu neviens smēķētāju šobrīd. Vai nu viņi nedrīkst to darīt, vai viņiem ir sava speciālā telpa, kas nav arī uz ārpusē. Tas man ļoti patīk. Mēs atradām vending mašīnu zonu. Glorijas paradīze. Šeit būtu jābūt suņu telpai, bet neviena nav. Taksīts ir uz sienas, jā. Ventilācija. Mēs esam tagad stāvu zemāk, bijām tur. Vietējais šopiņš. Suvenirčiki, uzkodiņš. Propaganda arī. Mēs te ar Gloriju iekārtojamies, mēs esam klusi, jo cenšamies būt klusi. Te visapkārt ir cilvēki. Bet Glorija tagad grib pagaršot savu kafiju. Jā, Kontors grib, lai Glorija tagad kafiju pagaršo. Šī ir trešā iespēja, ko viņa ir devusi. Kafijai no automātiem. Jā. Smaržas jau var pateikt, jā. Nebūs labi. 3 no 3. Redam, man arī pagašu. Iespējams labākā no viņām. Joprojām sūtīgi. Smaržo tīrāk. Šitā ir vismaz dzērama. Jā, šī ir laba šķīsta. Izsatīšu savā istabas stūrī. Tur ir tā kā stūris. Tur ir otrs stūris. Te ir televizora pults, te ir sopirtīte. Tur ir lādēšanas vieta. Un te ir tēļuks. Un te bija arī austiņas komplektā. Tā kā. Es noskaidroju, ja piemaksājam 100 eiro, mēs varam dabūt privāto istabu, bet navīgi. Jauns suvenīrs. Es iešu izmēģināt kuģa dušu un vannu. Nu vai vānu redzēs.